Centrējums, sitiens Arbos, ho! Čeiks Dianē atklāja rezultātu. Lūk, kā pašā pirmajā spēlē, pirmais apdraudējums vārtu ir rezultatīvs. Ļoti Laikrāžos. Rečītis kreisajā malā teicam Karlsonam, iespēja Ventspilī Karlsons. Piespēl sodlaukumu. Neveiksmīgi kļūdas, zaudētas bumbas, pārturēt bumbu vienreiz. Timofejovs spēlē Čejam Diaņē, pret viņu redz ko. Diaņē ir labu kustību apspēlē. Blakām Ahmeds uzņem ātrumu, Ieči ilgi tur bumbu, gal galā seko labu piespēle Ahmedam. Ahmeds centrē un Diaņē situ, bumba lido garā vārtiem, bet tai pieskarās Kurākins Diaņē. Tīdenbergs, viņš izpildīs stūri. Tīdenbergs, centrējums uz tālā vārtu stabu un bumba atstās pret vārtu pārlikni un vārtos. Ventspilī kaut ko izdarīt, Žigājos piespēlē Diaņam, Diaņas nomet atbūt Tofikam, atbūt Tofiks, paceļ bumbu gaisā, Diaņas sitiens un 1-0 Ventspils labāk, kas par izspēli. Diaņas nometa, atbūt Tofiks tālāk pa gaisu, piespēlē Diaņam un Diaņas uzreiz apakšējā stūrijā. Nu, nekad neliecināja, ka kaut kas tāds šajā uzbrukumā varētu notikt, bet Ventspilī izdevies gūt vārdus pašā puslaika beigās, un arī 1-0 Ventspils labāk pēc pirmajām 45 minūtēm. Tikamies pēc pārtraukuma, redzēsim, vai Jurmalīgi atgūsies no šī šoka, jo tiešām spēlē viņi labi, bet ir 0-1 mainniekiem. Tā kā tiekamies pēc 15 minūtēm. 28 spēlēs 67 punkti, Ventspilī tagad būs 27 spēlēs 60 punkti. Diaņs un 7-0! Kaspars sagrāvi Jūrmalai. Ventspils pilnībā iznīcina virslīgas vājāko komandu. Pēc pirmā puslaika 1-0, laimīgs 1-0, Diaņas guva vārtus puslaika pašās beigās, bet tagad 7-0, jā. Tas ir smagi. Turpinot par tabulu, tad Ventspilī 27 spēlēs būs 7. Pat taisnot, kā tika kučs, pēc tam pa 2 brīdinājumiem tika malā. Tā kā tā bija tiešām īsta kauja sezonas pirmais mačs, neviens negribēja zaudēt. Un to pat tā senātā tāda, protams, nevajag atkal Vārniko bumbu aizsargam. Dubra šoreiz kaut kur Pauļus rajonā, varbūt Karlsona rajonā, bet... Timofejs pats nepatestēts, viņš saprot, ka tā arī bija, ka bumba pieskārās viņam. Iespējams, pavisam nedaudz, bet... Šis puslaiks vairāk Ventspils zīmē pavadīts. Karlsons un lieliski iespēja un glābj Artūrs Vaiculs. Kas par iespēju bija Jurijam Žigājam, Pasiņš sakē ar galvu. Uzbrukums turpinās, Diaņas vārtu pārliknis, vēl viena iespēja Ventspilī. Veicas Liepājai. Šajās epizodēs atklāti veicas Liepājai, pirms tam Vaiculs labi pamata vārtus un glāba pēc Žigājeva. Jā, jautājums vispār Žigājevs pagūsis, bet kas par iespēju bija Ventspilī. Simons Pauļus piespēlē tālāk. Tur Karlsons palaiž bumbu tālāk glīdzīgi kā Grebis, Žigājās, jā, pagūž Žigājās Usis, bet nepagūž uzsil bumbu gaisā. Vaičulis glāj un pēc tam Diaņas trāpa vārtu pārlikni. Veicās Liepājniekiem šajā epizodē. Diaņas agriežas nomāna viņš flakse un sitiens, jā, Vaičulis neaizsniedz. Kozlava bumbu šeit nebija. Diaņas saņem bumbu ar celīti. Un kļūdās! Kļūdās Savčekovs, Diaņas negaida šādu te kļūdu. Tomēr Latka bumbu saglabāja Jāgauniekiem. Pučins dusmīgs, iespējas tāpēc, ka nenās neviens tālāk Tartiešvili. Pie bumbas Diaņē! Un tālākās! Vēl bumba paliek laukumā! Un Šeiks Diaņē beigās iemocā to arī vārtos. Visas iespējas Jāgauniekiem bija izlīdzināt rezultātu pirms brīža. Lūk, cik veiksmīgi šeit cenās Diaņē dabūt bumbu garām. Ikstenam novāciņš arī vēlreiz to malā. Un panāk 2-0. Šā laikā, manuprāt, šī nebija tā sarežģītākā situācija. Bumba lidoja visai lēni, un Andrejam Pavlovam, manuprāt, šī bumba bija jāatver. Tagad ir stūrsitiens, liels stūrsitiens, un ir vārti! Diaņas atklāja rezultātu 34. minūtē.
Mauritānijas futbolists iespējams nodrošinās zeltu. Ventspilī tāda mums eksotika virslīgā. Manuprāt, Žigājos lieliski izpildīja stūrsitienu, tiešām ļoti labs bumbas lidojums, strauji šases lidojums, labā arī punktā tuvu vārtiem, bet tādā punktā, kur Paulovs nevarēja iziet un bumbu savākt, un Diaņs gūst vārtus ar galvu. 1-0 Ventspils labā. Nu, iespējams, ka vēl kādam tur trāpa bumba pie vārtiem, varbūt Abdul Tofikam, redzēsim, kam ierakstīs protokolā vārtus, bet šo akcentēto sitienu viennozīmīgi izdarīja Diaņs. Nu, mēģinu vēlreiz saskatīt atkārtojumā. Man te nedaudz saule spīdē, monitorā neredzu, bet... Pirms mirkļa pagaidām labākā iespēja. Tīnerbergs Diaņām. Diaņs soda laukumā, sitīs pats, vēl pietuvojās. Nu, pārāk jau pietuvojās tagad. Nesanāk, kur Āganam piespēlē, bet nu hanāk būv pie Diaņā. Beidzot, oi. Kas par vārtu guvumu Ventspilniekiem? Neapšaubām Diaņs pārāk ilgi tur vilku garumā. Lūk, meklēja arvien labāku situāciju. Un gal galā paveicās viņam vārdstāps un no... Jā, nu, Ventspilnieki nedaudz sadusmošies. Diaņs, un 1-0 beidzot ir. Briedā šai situācijā tik tiešām un nobrieda beidzot. Tākniešvili šeit labi pacīnās, pēc tam labi piespēl, nu, pašķīt Daugavpils aizsardzību. Darīja Nerogals tur visu, ko varēja, bet